Sveiki, dviņi, aprīlis, un skatīsim, ko taro kārtas jums iesaka. Aprīlis var saistīties ar taisnīgumu meklējumiem dviņiem, ja? Ar vēlmi redzēt pasaulē godīgumu un taisnīgumu principu. Un, jā, tas daudziem dviņiem var saistīties arī ar vēršanos tiesās, ar darbošanos, ar dokumentiem, ar juridiskajām lietām, ar notariālajām lietām, ar iesniegumu rakstīšanu, ar līdzsvara radīšanu, ar taisnīgumu meklēšanu. Un raugiet vienīgi, mīļie dviņi, lai jūsos nav pārāk strikti noteiktas morālas normas vai strikti noteikumi pret apkārtējiem. Jūs zinat, ka mūs pasaule soda vai attaisno tieši tāpat, kā mēs apkārtējos pasaules cilvēkus. Ja? Tad šī kārta saistīta ar tādu ļoti striktu, konkrētu rīcību attiecībā pret apkārtējiem. Un darbs. Paskatīsimies, kas darbā notiek. Darbā viss patiešām mierīgi, darbā viss arī traiti, viss ir jau palaists, viss darbojās, atliek tikai mazliet šur tur palaistīt, mazliet kādu iedvesmot, pakustināt, pielikt enerģiju, bet patiesībā darbs jau pārāk daudz neprasa no jums enerģijas šajā mēnesī. Drīzāk tas rada prieku par to, ka ir jau paveikts daudz, un šajā mēnesī patiešām var tā kā izbaudīt, tā kā darīt tās lietas, kas nav steidzamas, kas nerada stresu, kas nerada pārpratums, kas nerada tādu kņādu darbā, un tas ir ļoti patīkami. Jā, privātā dzīve. Privātā dzīve jūs raugat kāda skaista kārtas, tad apsolījums par to, ka attiecības uzplauks, ka jums būs daudz iedvesmas, daudz mīlestības, daudz kaislību, daudz romantisku brīžu jūsu attiecībās, kas, protams, radīs prieku un gan ģimenē, gan apkārtējos. Ja, tā kā dzēsīs mazliet viņās to skarbo attieksmi pret ārpasauli. Tiem cilvēkiem, kas tikai meklē attiecības, šī kārta arī, protams, solā fantastisku partneri. Varbūt, ka jūs varētu viņu meklēt kādā deju klubā, varbūt jūs varētu doties uz tādām vietām, kur ir pieklusināta gaisma, skaisti ģērbti cilvēki un privātas sarunas. Tad tas būtu drošs veids, kā varētu paust gan paust savus jūtas, gan kā arī atrast partneri. Un padoms dviņi. Novērtē to, kas tev ir, un novērtē to, ko tu māki. Tas ir pats labākais, uz kā balstīties un uz kā uzsākt katru jaunu dienu. Ļoti jauks mēnesis pēc manām domām dviņi, un lai jums izdodas to vislabākajā veidā arī pavadīt. Uz tikšanos!